Labdien! Mani sauc Elizabete Ļaks, un es esmu izveidojusi prezentāciju par ballēšanu. Lai šī prezentācija taptu, es izveidoju aptauju par šo aktuālo tēmu savā dzīvē, tā kā es nesen sasniedzu savu pilngadības vecumu. Un es vēl nezinu, kurš ir tas labākais klubs vai tas lētākais, efektīvākais dzēriens. Šo aptauju ir aizpildījuši 30 cilvēki, 9 sievietes un 2 vīriešu kārtas pārstāvji. Aptaujas sākumā es esmu iedevusi iespēju cilvēkiem atzīmēt viņu vecuma grupu. 8 cilvēki ir atzīmējuši 18 līdz 29 gadi. 3 cilvēki ir atzīmējuši 30 plus. Es gribēju uzzināt, vai cilvēki, kuri šo aptauju pilda, vairāk tusē ar ģimeni un draugiem mājās, vai arī viņi iet ar draugiem uz kādu klubu vai bāru. Un rezultātā 8 cilvēki labprāt tusē ar ģimeni un draugiem mājās, un 6 cilvēki labprāt aiziet tusēt ar draugiem uz kādu klubu. Un 2 cilvēki netusē ar ģimeni kopā, un 10 cilvēki labprāt tusē gan ar ģimeni un ar draugiem. Un 4 cilvēki netusē vispār. Es gribēju uzzināt, cik daudz ekonomisti un bagāti cilvēki pilda šo anketu. Tāpēc uzdevu tādu jautājumu, vai viņi iedzer kaut ko pirms kluba, vai arī iztērē visu savu naudu klubā. Un 7 cilvēki iedzer pirms kluba, un 1 cilvēks iztērē visu savu naudu klubā. Tā kā turam īkšķi par to 1 cilvēku, kurš lepni iztērē visu savu naudu klubā. Mīļākie, populārākie alkoholiskie, bezalkoholiskie dzērieni ir Long Island, alvus, jāgerbomba, ūdens un degošā minku māja. Man ļoti interesēja, kā maniem aptaujas pildītājiem ir gājis dažādos klubos un bāros, un rezultātā es redzu to, ka Talents kvartāls spīd un laistās visu acīs, pat ja daži rezultāti Talents kvartālam nav tik ļoti spīdoši, bet ar apmeklēšanu viņi visvairāk spīd šajā aptaujā. Es gribēju uzzināt, vai pēc liels tusēšanas cilvēki brauc uz mājām, vai arī viņi brauc uz kādu citu ballīti un tusē tālāk. Un 18 cilvēki ir atbildējuši, ka viņi brauc uz mājām, un 4 cilvēki nebrauc uz mājām, viņi turpina tusēt, un 2 cilvēki, kā kur reiz sanāk, viņi brauc vai nebrauc uz mājām. Tā kā jau uz prezentācijas sākumā teicu, lai šī prezentācija taptu, man bija jāizveido anketa, un es gribu pateikt lielu paldies tiem cilvēkiem, kuri ir aizpildījuši šo anketu. Bez jūsu atbildēm šī prezentācija nebūtu tik ļoti spoža. Un es arī gribu pateikt lielu paldies tiem, kuri ir noklausījušies šo skaisto prezentāciju. Un es ceru, ka jums viņa kaut cik palīdzēs nākotnē. Un es saku jums tā, tiekamies svētdienas rītā, vecrīgā.